20. maijā Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvos Arkādija Averčenko izrāde albums. Arkādijs Averčenko mūsdienu lasītājiem vairāk pazīstams kā satīriķis un humorists, un mazāk kā teātra kritiķis, aktieris un režisors. Savukārt tieši Rīga deva viņam iespēju izpausties visos iepriekš minētajos ampluā. Gandrīz pirms 100 gadiem, 1923. gadā, Arkādijs Averčenko lasījis savus stāstus uz Rīgas Krievu teātra skatuves. Šeit iestudējis savas lugas un pats tajās arī piedalījies. Tomēr kopš tā laika līdz pat šim brīdim viņa vārds Rīgas Krievu teātra afišā neparādījās. Не забывайте, мы замужние дамы. Вы не знакомы нам, что такое человек. Ну, сударыня, вы просто представьте себе, если бы вы не встретились бы со своими мужьями в свое время. А встретились бы со мной? Вы нисколечки бы не стеснялись меня, и я бы имел на вас все права. Piecas lomas ļoti atšķirīgas, bet izrādes tēmu vieno 7 pavadināšanas veidi. Un līdz ar to tēma ir mīlestība, sieviete, vīrietis, un kurš kuru pavedina, kā pavedina un kas no tā izriet. Izrādē jābūt jautrai, mēs ļoti cenšamies, lai tā būtu. Komēdijas žanrs ir visgrūtākais žanrs, līdz ar to, bet mūsu aktieru attieksme pret materiālu, pret izrādi, arī visas aktieru sastāvs ir ļoti labs. Līdz ar to mēs liekam tādas cerības, jābūt labi. Mēs ļoti cenšamies. Par lomām stāstīt, ko daudz stāstīt, jānāk jāskatās. 5 ļoti dažādas sievietes, dažādos raksturos, kas satiekās ar dažādu raksturu un tipu vīriešiem, skaidro attiecības. Un, katrs stāsts ir atsevišķs stāsts, atsevišķs liktenis ar savu kaut kādu jēgu no šī stāsta. Bet man ļoti patīk, ka Averčenko viņš ir tāds dzīves autors. Viņš ņēma stāstus no dzīves ar savu ironiju attieksmi pret to. Un tā kā beigās tā mazā pamācība no katra stāsta arī ir ļoti ironiska. Man tas ļoti patīk. Пришел к незнакомым дамам, стоит тут разговаривает, все простыню нашу забрал. Послушайте, не надо на меня так смотреть, а? Не надо. Так, мне это нравится, а? Izrādes albums epizodes ir savirknēts vienā diedziņā. Tām ir visai maz kopīga romantikas ideāliem, tomēr tās ļauj gan izsmieties no visas sirds, gan padomāt par svarīgāko. Слушайте, вы знаете, я буду с ним делать все, что захочу. О, если вы хотя бы подумали, что женщина покорена, вы ошибаетесь, господа хорошие. Это не мы выбираем женщину. Это она выбирает нас. Biļetes uz izrādi pieejams visās biļešu servisu tirdzniecības vietās.